Pieņēmu. Opā! Ka Dievs, paldies Dievam! Alleluja! Kas notika? Es tevi ieraudzīju. Tu mani dzirdi? Un es arī tevi dzirdu. Oh my God, tiešām? Welcome. Nu tad beidzot. Nepagāja ne pusstunda, ka mēs esam līdz tos panākuši. Nu tad labrīt vēlreiz. Tad vēlreiz labrīt visiem, kas te arī pacietīgajiem un Ilzei paldies, kas te sēž joprojām un mūs gaida. Un nezinu, Raimonds vēl te ir vai nav. Nu ļoti jauki. Nu tātad, es esmu Dzintra Liepa no Atēnām, un te es esmu ieaicinājusi savu mīļo mazo Reinīti. Čau. Reinis ir gleznotājs un pasniedzējs, un šodien mēs bijām, mūsu nodoms ir pastāstīt, ka Reinis pastāstīs par savu ceļojumu uz Itāliju Erasmus programmas kontekstā. Ja? Un varbūt stāsti, kāpēc tu tur brauci, kāpēc tā programma šajā reizē bija, jo es saprotu, ka ir katru reizi savādāks tas mērķis. Jā, pastāst. Tad stāstīs, jau es esmu vairāk kārtīgi, man jau ir sajūtas, ko es stāstīs. Man tu neesi neko stāstījis. Šajā laivā droši vien, ka nē, bet būtībā ceļojums notika saistībā ar Erasmus Plus programmu. Mobilitāte personālam, laikam tā saucās. Personāls. Tas izrādās ir savādāk. Bet ar docēšanas norisi. Tādā veidā, ka mēs braucam un pasniedzam kaut ko, ko mēs zinām. Iespējams, viņi arī to paši zina, bet tā tas notiek. Kad pasniedzēji brauc uz citām mākslas skolām, mākslas augstskolām un māca kaut kādas lietas, kaut ko interesantu mēģina parādīt uz 3 dienām. Tas parasti notiek, tas nenotiek ilgi. Tas tā arī bija 2 dienas un tā faktiski, ideja bija manai kolēģei Veronikai Voļskai, un es viņu atbalstīju šajā programmas izveidē un izvēlē braukt uz Florenci. Apmeklējām Mākslas akadēmiju Florencē, kura tur laikam ir tāda viena, arī tur ir. Tur, ko mēs tur darījām, mēs aizvedām savu gruntēšanas tehniku, iemācīt viņiem un arī parādīt, kā strādā ar ogli, kā mēs strādājam ar ogli. Un tā gruntēšanas tehnika bija, kaut kādā ziņā Veronikas. Nevar teikt, ka, teiksim, viņa ir vienīgā, kas viņa tā kā ir atklājusi, bet, es to saucu par viņas tehniku. Viņa izmanto viens vācu ražotāja pastai grunti, kādu es personīgi neizmantoju, arī neizmantoju studijas laikā. Tur es savukārt ar pelniem gruntēju, un tie, kas varbūt zina, kur ir saskārušies, tie saprot, par ko es runāju. Bet būtībā, tāds interesants projektiņš bija 3 dienu garumā. Un, varbūt pajautā tu, kaut ko es. Bet, piemēram, tu jau sāk stāstīt, ka dažādas tehnikas, jo man likās, teiksim, es negleznoju profesionāli, jā. Un es par to, neko nezinu. Un tad es domāju, interesanti, kāpēc jābrauc jāmāca itāļiem kaut kas tāds, ko, tāpat visiem zināms. Bet izrādās, ka ir atšķirīgas tehnikas un arī kaut kas attīstās šajā jomā, ja tiek atklāts jauni piegājieni un metodas, jā. Jā, un interesanti tas, ka, teiksim, kā es nosaucu, tā ir pasteļu grunts, ko Veronika izmanto, bet mēs viņu izmantojam nevis, lai zīmētu ar pasteļiem, bet lai zīmētu ar ogli.
Un tas ir tāds interesants moments, kas man šķiet ir interesanti. Bet mēs, kā tu teici, kad brauc gleznot, mācās gleznot, bet mēs īpaši, kā no zīmēšanas katedras braucām, mēs mācījām tās lietas, kas saistās tikai ar zīmēšanu. Un varbūt tas, ko es nepieminēju, bija tas, ka mēs mācījām, tātad mēs iemācījām salikt kopā rāmi, ķiļrāmi, kurš arī tika nopirkts turpat uz vietas, jo visu vest no šejienes. Mēs tur izdarījām tā, lai maksimāli visu nepieciešamo varētu nopirkt tur uz vietas. Vienīgais, kas viņiem nebija, tie bija skavotājs. Skavotājs ir tas, ar ko piestiprina audeklu vai audumu. Nebija viņiem tāds. Viņiem beigās bija, bet viņi, tādi... Viņi negribēja dot. Nē, īsti nestrādāja, tur kaut kas nebija. Mēs to darām, tādi pamatīgi, mēs ilgi, mums vajag, lai tie instrumenti ilgi strādātu, tad mums viņi arī ir tādi kārtīgi. Bet kā tas bija, teiksim, tās iespējas, kā tev likās tiem itāļiem, tas likās kaut kas tāds, kā viņi to uztvēra? Jā, tur ir tā. Tur bija tā, kad mēs strādājam ar pirmo kursu, tur bija kaut kādi 4 ķīnieši un pārējie bija itāļi. Kā jau kursā arī mums ir tāda varbūt tāda neveiklība, kaut kādā ziņā tie studenti vēl nezin, kas varbūt līdz galam ir ķiļrāmis un nezinu, kā īsti pieskavot vai kā lietot tur knaiblis. Un tas bija interesanti, ka tas praktiskais dažiem bija tāds neveikls. Viņi tā kā praktiski ar rokām laikam tā kā varbūt mazāk darbojās. Un tā, bet visi bija interesēti, visiem viss patika, jaunieši ļoti atvērti un tā. Tur kaut kādas varbūt tādas tīri metodiskas, varbūt tādas, varbūt ne domstarpības, bet ar to pasniedzēju mums tādas atšķirīgi viedokļi bija par to metodi. Gan par gruntēšanu, gan arī par mācīšanu. Man, piemēram, vienā momentā, ka es arī tur kaut ko centos pateikt, pastāstīt, teica, šito nevajag mācīt, viņi vēl nav gatavi tam, un tas būs vēlāk. To es mācīju vēlāk. Tur bija tāds moments, ka es teicu, kad var sapludināt ar rotu, jo zīmējot ar ogli, kas ir interesanti, var tā kā sapludināt ar rotu un veidot tādas pārējas no tumšāku uz gaišāku. Un tad tā arī tas tur bija tā, kad es sapratu, ka es laikam iegāju ne tajā teritorijā, labi, es neko neteikšu tur. Un tā, tā kā, jā, interesanti. Viņi drusku laikam varbūt nebija gatavi, ka mēs tur nāksim un tad mācīsim, un ka mums izdosies, un kad visiem tiem bērniem patiks, viņi laikam nebija tam gatavi. Kaut kādā ziņā to redzot, es varbūt mazāk tur tā kā pie tiem studentiem gāju, bet Veronika ļoti, ļoti aktīvi darbojās, viņai arī laba angļu valoda, un tā, un tie bērni visi tur fanoja par viņu, pēc tam kaut kādi 8 cilvēki viņai pēc tam piesakoja Instagramā. Un tas bija tā, ka viņi izgāja ārā tur nofiksēt tos zīmējumu darbus. Tur bija tāds moments, kad jā, visi saskrēja viņai apkārt un tur teica, paldies, ka jūs atbraucāt tur, un tā tas bija. Tāda rekā. Tas bija. Jā, jo man, piemēram, tieši par to, vienā ziņā tu it kā brauc pieredzes apmaiņā, jā, jo tiešām, katram cilvēkam taču pilnīgi cita pieeja, vai ne? Bez tādas bāzes lietas. Piemēram. Un es domāju, kā tas ir, piemēram, tu aizbrauc, jā,
Un tomēr ir tiem cilvēkiem tā kaut kāda pretestība, ka, ko tu te atbrauci? Neskatoties uz to, ka tā ir pieredzes apmaiņa, vai ne? Jo man liekas, ka no jebkura, piemēram, saka, ka tu runā ar jebkuru cilvēku un kaut ko tu vienmēr vari no tā cilvēka iegūt. Tev pat liekas, ka viņš ir pilnīgi nesaistīts ar tevi, ar tavu jomu, ko tu darbojies, jā. Bet ir vērts ieklausīties, ko tas cilvēks saka, jo būs kaut kāds varbūt viens graudiņš, kas tev būs tieši, kas tev pacels nākamā kaut kādā līmenī, jā. Vai tev iedos kaut kādu jaunu ideju, vai, lūk, un tad, tas kaut kāda, nezinu, egoisms, kaut kāda nedrošība, tur ir kaut kas lien laukā, vai ne, ka cilvēki saka, hopā, nelien manā lauciņā. Bet gal galā, ko tad tu viņiem tur paņemtu 3 dienas un tu esi projām? Jā, mēs... Dīvaini, vai ne? Kaudzu? Interesanti. Tā interesanti, jā. Interesanti, jā. Nē, tur pat nebija, tur tādi baigais konflikts, tur nebija vienkārši stratēģija, tāds daži faktors, viss normāli. Jā, bet, ko es gribēju teikt, mums bija forši modeļi. Kādi mums bija modeļi? Itāļu vīrieši, viens bija dejotājs, viens bija, es nezinu kas, bet arī forši, tāds ķermeņa struktūrā dažādi. Viens bija garš un slaids, tāds dejotājs, uzreiz var redzēt, ka tur tie muskuļi ir nospriegoti, kaut gan viņš jau ir, viņš jau tādā, vecumā jau bija, bet, tas bija tā. Tas otrs sakal bija tāds dūšīgāks, tur atkal citas, tur muskuļu grupas vairāk varbūt ir redzamas un tā, vai apjomi. Bet tas arī bija ļoti forši, modeļi profesionāli, sēdēja un fantastiski. Un tad viss pārējais tā ļoti pozitīvi bija. Jā, tā kā mums viss izdevās būtībā. Vienā brīdī tā grunts, ko mēs nopirkām, mēs arī, par cik mums ir rokas bagāžas, mēs ņemam rokas bagāžu līdzi, tad nevaram tur arī daudz ko ņemt, ko mums būtībā vajadzētu priekš tās gruntēšanas un mācīšanas. Tad mums bija jāpērk uz vietas grunts. Un tā grunts izrādījās baigi ilgi stāvējis tajā veikala plauktā, un viņa jau bija tā noslāņojusies, tāds ciets gabals, tur tāds, pusi vidrais un pusi tāds. Un tad domājam, ka mums viss tur sanāks, tur viss izdodās, un Veronika saka, tur viss sakalts, mēs neko nevaram izdarīt. Es tad saku, labi, griežam vaļā to pudeli, tur skatāmies, bakstam viņu ārā. Un, mums beigās sanāca, mēs viņu saspaidījām ar pirkstiem, ar rokām, bija viss ok, bet tur arī bija tas, kāpēc tad jūs ņemat šito, kāpēc jūs klasisko gruntēšanas to tehniku neizmantojat, un tā tur ar krītu, man liekas, viņi gruntē ar krītu. Un ar krītu tur atkal cits stāsts, ko, ir sarežģītāk zīmēt, ir tieši sarežģītāk zīmēt ar krītu, uz krītu grunts, jo šī grunts ir abrazīvāk un foršāk to līniju vilkt pāri, viņš tā kā paliek uz audekla, tā ogle. Lūk, un tur arī bija tā, ka tā grunts ir slikta. Veronika saka, nē, tas ir labākais, un tā skolotāja, nē, tas ir labākais veikals Florencē nevar būt, ka tā grunts ir slikta. Tu dzirdi mani? Es dzirdu. Jā, tur tādi visādi tādi momenti. Tā kā ar to Erasmus nav nemaz tik vienkārši vispār, kaut ko. Ja tu vispār tiec līdz turienai, tad tur arī savi izaicinājumi ir. Es, piemēram, arī tur mēģināju sarunāt, vienkārši kā vizitējošais pasniedzējs, kad man nav jātiekās ne ar vienu pasniedzēju. Un tur atlika tikai nepareizi iesākt teikumu, uzrakstīt, ko es pēc tam sapratu, kas bija mana kļūda. Un tur beigās bija tā, kad viņi man nevar pieņemt, jo par cik viņi nevar sazināties ar tiem pasniedzējiem zīmēšanas un gleznošanas, ko es tā kā sākumā minēju, bet tā nebija obligāti. Un es ar viņiem nevarēju normāli sakontaktēt ar Hamburgas to mākslas akadēmiju. Viņi teica, un tad beigās saka, man nevajag tos pasniedzējus, es tāpatās varu pie jums aizbraukt uz to jūsu biroju parakstīt. Nē, tā pie mums nenotiek.
Tā pie mums nenotiek. Grieķi par vāciešiem smējās, ka viss ir by the book, un kur Grieķijā viss ir tieši pilnīgi otrādi. Jā. Starp citu, pie reizes es atbildu Ilzei, mums Ilze seko, un Ilze varbūt tajā brīdī nebija iekšā online. Viņa prasa, vai studenti bija Itālijā no dažādām valstīm, vai tikai itāļi. Kaut kādi četri ķīnieši. Mēs ar Veroniku un pārējie bija itāļi. Par cik mēs sapratām ar Veroniku, kad, nospriedām, kad redz kā Ķīna savus studentus, tomēr, baigi viņiem, lai viņi brauc. Jā, viņi ļoti nopietni maksā stipendijas, bet arī ļoti nopietni skatās, lai studenti ir ļoti rezultatīvi. Man jāsaka, no manas pieredzes, kas bija pirms 26 gadiem, kad es ierados Grieķijā, mums grieķu valodas kursos arī bija Ķīnas valsts stipendijas, arī kaut kādi, man liekas, ka 4 bija ķīnieši. Un tie sēdēja universitātē visu dienu, bibliotekā, mācījās un mocījās ar grieķu valodu. Jā. Bet par valodām runājot, kā itāļiem ar angļu valodu bija? Jo mans novērojums, ka itāļi diezko ar angļu valodu nedraudzējas. Vispār uz svešvalodām, nē. Bija ok? Kā jums tā komunikācija? 50-50 bija, man liekas, kad lielākā daļa saprata angliski. Protams, saprata angliski, tur tie vietējie arī, bet tur bija kaut kā divas meitenes, kuras, man liekas, neko. Un Džeks, man liekas, arī neko. Bišķiņa angliski, bet, sliktāk nekā. Skaidrs. Un ko tad ar to Vāciju? Tad ar to Vāciju nekas arī nenotiks? Nezinu, man tur jāraksta. Tur ir, tur ir tāda metode, ka tu pievieno, iespējams, tu pievieno kaut kādu tur direktoru e-pastu, vai rektoru, vai Erasmus biroja kaut kādu galveno, un tad viņi redz, ka tad viņi redz, tad kaut kas varbūt kustēsies. Man atkal jāsaka ar Grieķijas pieredzi pilnīgi obligāti. Tas ir noteikti jādara. Jā. Tā kā... Jāzina, kā komunicēt. Es jau nesaprotu, vai ne, bet laikam jāmācās drusku stingrāk to visu darīt agresīvāk, tā teikt. Pa labam nekas te nenotiek. Nezinu, mērķtiecīgāk, jā. Jā. Mērķtiecīgāk. Bet... Skaidrs, vēl kāda cita projekta ir padomā, vai pagaidām tas ir? Pagaidām, nē. Es vēl tāpat mēģināšu to Vāciju, mēģināšu sarunāt, bet pagaidām nē. Es, piemēram, varu vienkārši pateikt to, ka tas iespējas, tas bija pirms kaut kādām 2 nedēļām, man liekas, ka mēs bijām tajā Florencē. Kas tas bija kaut kāds marts, jā? 17. man liekas, kaut kad. Marta vidus. Tiešām jau mēnesis. Marta vidus varētu, jā. Atsakot, ko es varu pateikt klātesošajiem, vajag braukt 1 nedēļu. Marta beigās kaut kādā. Nē, man liekas, mēs 22. atbraucām. No 22. Marta beigas, aprīļa sākums. Tad sāk ziedēt magnolijas un visādi ziediņi pirmajā, un tas tāds foršs laiks, mēs tieši aizbraucām, tajā bija foršs laiks, bet nedēļa pēc tam, man liekas, bija vēl foršāks un vēl jaukāks. Tā kā Florence, burvīga vieta, man ļoti patika, es noteikti gribētu vēl vienreiz aizbraukt. Un kas interesanti, tad, kad mēs ielidojām, man liekas, kaut kādā 11. Tad bija plūdi Florencē, un tas Ponte Vecchio tilts, pār kuru ir sabūvēti tie veikaliņi, zeltlietas, tur Cartier un visādi šitādi, tur zelta pulksteņus tur pārdod un Rolex un tā. Jo vēsturiski tur ir tā, kāpēc tieši tur tās dārglietas, jo uz ūdens, jo uz tiltu nebija nodokļu laikam jāmaksā. Un tas tilts bija, tur tas tilts ir ar tādām arkām, kā jau viņš esot bijis līdz, tur lielākā daļa ūdenī.
gandrīz, lai listās sarkas augšā, bet, nu, tad, kad mēs nezinājām, mēs lasījām ziņas internetā vai ne, nolaižoties, un mēs domājam, nu, kā būs, vai mēs varēsim vispār tur tikt iekšā tajā Florencē. Kā bija arī tāds moments, tāds, nu tā kā, bet beigās jau viss labi, viss ūdens aizplūda, un mēs tur varējām staigāties un baudīt pavasari, un tas ir jauki. Diemžēl šeit nav kaut kā. Te vēl tas. Jā, mēs arī gaidām vēl pavasari. Ir augsts joprojām Atēnās. Bet Atēnās arī ir ļoti jauki un varētu arī atbraukt kādreiz. Jā, es labprāt. Tā kā. Labprāt aizbraukt gleznot, tieši kaut kādu sakureizes pagleznot, kaut ko tādu. Jā. Tas man pateiktu. Tas man arī pietrūka arī varbūt šajā Florences tajā ceļojumā. Man vispār pietrūks ceļojumos tas, kad var vienkārši apsēsties un pagleznot. Man tā iešana arī patīk staigāšana, bet gribās arī kaut kā tās 2 stundas apsēsties. Es zinu, ka tas ir baigi daudz no dienas, 2 vai 3 stundas cilvēkam, kurš neglezno. Bet man kaut kā tā vajag. Pēc tā es ilgojos. Nu jā. Un es nezinu, kā tev ir, bet tā ir tā saplūšana arī, ka tu jebkur tu aizbrauc un kā tu izjūti caur kādu, teiksim, kanālu tu izjūti to vietu. Citi iet pa muzejiem, citi iet pa veikaliem un neko tur īpaši nesajūt, jā. Te, piemēram, var iet pa metro stacijām, jo tur ir arī tas vietējais kolorīts, teiksim, arheoloģiskie izrakumi ir metro stacijā apskatām, vienkārši nav, ja pat muzejā iet, jā, un var redzēt to kultūras plānu, kas ir 6 metri dziļumā. Interesanti. Vai arī kapsētas, piemēram, arī. Jā. Nu, fantastiski pilns ar unikāliem tādiem pieminekļiem. Nu, jā. Un valsts, teiksim, tautas vēsture arī var lielā mērā. Es, teiksim, patiesībā dzīvoju netālu no tās pirmās kapsētas, kas ir Atēnās. Nu, tur ir tādi, visi lielie politiķi, mākslinieki tur ir apglabāti, un tad ir attiecīgi skulptūras, kad, nu, tādu, jā, ok, ir ko paskatīties. Nu, jā, un tad arī pagleznot vajag, jā. Jā, tieši tā. Jā. Jā, nu, ko varbūt kādam ir kāds jautājums, tu tos jautājumus tu atļauj? Neviens cits man neko nav pajautājis, tikai Ilze pajautāja. Lolotāji. Ko lūdzu? Tu redz tos jautājumus? Kaut kādus studentiem bija no dažādām valstīm. Jā. Vai tikai? Nē, citos komentāri, ieradušās personas, listi, kas ir ieradušies, redzam. Jā, ļoti jauki. Nē, bet var dot jautājumu kaut kādus, nezinu, kaut kādu. Bet kā būtu arī, tu man pastāsti, tu teici, ka tu gribētu arī kaut ko pazīmēt, varbūt to varam uztaisīt kaut kādā citā laivā. Ko tu gribēji parādīt? Es neko negribēju parādīt. Labi, negribu. Jā. Nē. Es neko no tā nevaru parādīt. Es tā esmu neirografiku, kas ir pilnīgi cita. Es zinu tev krītas nervību. Paldies. bet es arī, man vakar bija dzeltenā diena, man bija viss ar dzeltenu krāsu, ļoti laimīgi. Laimīga. Laimes krāsa dzeltenā un viss kaut kas nāca tur. Dažādos kontekstos nāca dzeltenā krāsa un beigās es domāju, ak, Dievs, cik laba diena, jo bija tā dzeltenā krāsa visur klāt. Jā, bet labi, es tev nebojāšu šito te noskaņojumu, bet... Bojā, viss jau kārtībā, cita diena ir iestājusies, pasties, kāds man rodas skaists. Super, šitās tas ir tā kā mans portrets būtībā. Jā, absolūti. Un tās ir īstas, tās nav plastmasas, jā? Jā, nedomā. Fantastiski. Stāst. Ko tu man gribēji nebojāt garīgo, bet es tev atļauju. Es iziešu ārā pastaigāties un man pāries. Jā, man bija dzimšanas diena. Vakar? Nē, bet to iepriekšējo to es tev apsveicu, bet tās rozes, tās ir par kaut kādu notikumu, jā? Nē. Labi. Tā
Jā. Zelta krāsa, vien tas, ko es atceros, to es arī citiem stāstīju, dzeltenas rozes, ko nozīmē, tu zini? Vilšana, krāpšana, kaut kas tāds, ne? Nodevība. Jā, ne. Kaut kas. Man ir rozā rozes. Es jāskatās. Tad, kad es skatos arī, kā mākslinieks, es sevi vienmēr skatos uz tām krāsām un tā, un es skatos, foršas dzeltenas rozes, un tad es tā, oi, nē, to ne. Ak, Dievs, bet es taču nevaru visu zināt, ko kurš padomā, jā. Protams. Man ļoti patīk dzeltenas rozes. Ko es gribēju tev pateikt vienkārši nākamajā laivā, ja izdosies, mana ideja bija tāda, ka es nerādu sevi, bet es zīmēju tādus grafiskus, tādus rakstus, ko es arī zīmēju pēdējā laikā. Pastāst par to maizes vietu. Miera maize? Tev izstāde ir. Jā, man ir tāda piespiedu kārtā izstāde. Un tas ir Mierielā? Kur tas ir? Tas atrodas Mierielā. Kāds numurs es nezinu, bet tur, kur ir lielie vecie kapi pie tramvaja pieturs. Tik tālu. No. Tas tur pirms policijas tās ēkas kaut kā tā. Un jā, izstāde ir. Izstādē ir gan mani darbi, gan Līvas darbi, gleznotājas meitenes, un mani darbi ir gan veci, gan daži tādi svaigāki. Tā kā, nāciet skatīties, jā, nebūs tāda izdevība laikam kādu laiku vēl pastīties uz maniem darbiem. Jo es viņus, man viņi arī tā... Kāda plāni? Piedod, es tev pārtraucu. Stāv nolikti tā, ka es pats viņus reizēm gadiem neredzu, un tad tagad es esmu viņus izvilcis ārā un salicis tādā rosolī. Un tur, tad, kad jūs aiziet uz to izstādi, tad jums ir jāzina, ka tas dzeltenais kaķis nav mans. Tas ir Līvas darbs, un tā izdomāja. Laikam tā mēs... Kaut kā to lēmums tika pieņemts, kad tas kaķis ir jāliek pa vidu. Un tā, bet kāpēc to saku? Jo tas darbs, man liekas, nav arī īsti parakstīts, ko es arī vienmēr saku saviem studentiem, parakstiet darbus, lai var atpazīt jūsu darbus. Vai rakstīt gadu parakstu, vai tādu iniciālu, kādu var salasīt un vispār var atpazīt. Jo darbi bez parakstiem, tas ir tā kā, vārds bez uzvārda. Jā. Bez vārda. Tas pieder visiem. Bet mode. Jā. Iet tagad. Būt anonīms, bet tu vari pateikt jebko un neuzņemties atbildību. Kā internetā tas ir pieņemts. Tā kā tā par tiem grafiskiem zīmējumiem, kurus varētu zīmēt, un tad mēs varētu kaut kādu tēmu pacelt. Labi, varam padomāt par šo. Jā. Jā, un tad jau pēc tam tos darbus tu varētu arī uz Grieķiju atvest. Jo mums ir, ko lūdzu? Kurus darbus? Tie, kas ir Miera maizē? Jā, piemēram. Jo tev jau tas formāts arī ir tāds ļoti maigs, tāds neliels, viņš ir viegli transportējams, un, jo, piemēram, tā izstāde, kas bija Dācis Ignātovs, kas ir scenogrāfija, tagad maģistratūra beigs, viņai bija izstāde tagad pavasarī, tas ir vēstniecības kultūras telpā, maza telpiņa, kur var, būtībā, ja kurš, kas klausās arī, ja kaut kas, ko piedāvāt, interesants apskatēji, var izskatīt. Un tad viņai arī tur bija tas formāts, bija tāds kabatas formāts. Un viņa pati arī bija to uzstādījumu teikusi, ka, lai tā izstāde var ietilpst, tie mazie formāti ietilpst mēteļi abās kabatās. Tur bija vispār tāds fantastiski, šitādi maziņi darbiņi, filigrāni tādi. Tā kā, to arī var izskatīt, jo, teiksim, tagad sarunājām ar Intu Pāļuku, ka tagad novembrī viņi brauks ekskursijā un pie reizes atvedīs arī savus akvareļus mūsu izstāžu zālītē.
Un kas tagad ir izstāžu zālītē? Un izstāžu zālītē tagad esmu es. Tagad man ir jāsaka par to, ko tu teici. Atradu, jo sanāca tā, ka Dacei Gnātovai vajadzēja viņas izstādi ļoti ātri noņemt un pārsūtīt uz Latviju, tur organizatoriski iemeslu dēļ. Un es to izstādi noņemu, un es domāju, sienas tad tukšas paliek. Eju pie skapja, man bija padomā viena cita izstāde, kas man bija skapī. Un skatos kaut kāds saišķis, veru vaļā, hopā, manas fotogrāfijas, ar kurām es biju piedalījusies grupas vienā izstādē fotogrāfu. Tā esmu vaļā, stundas laikā tapa personāla izstāde. Super. Tā kā tur ir mana tagad veltīts vientulībai pilsētā. Fotoizstāde. Fotoizstāde, jā. Zīmējumu šoreiz nav. Jā, super. Tā kā, ja ir vēlēšanās, izskati arī šo iespēju pie reizes atbraukt pazīmēt Atēnās un varbūt kaut kur tālāk. Paldies. Izskatīt tādu iespēju. Izskatiet iespēju. Labi, ko es domāju, varbūt varam beigt šīs skaistās nots. Jā, šī ir skaista. Jo gal galā ir skaista diena ārā. Jā. Varbūt. Man nav tāda. Es varu kaut kāds tāds. Kāds tāds? Labi. Es pieliec rozītes, es pielieku šito tad koku. Jē, labi. Tā. Tad ko? Paldies par uzmanību. Jā, paldies par uzmanību un tad. Paldies tev. Varbūt lūdzu nosēvo šo video vai kaut kādā veidā, lai es varu kādiem saviem draugiem aizsūtīt. Es centīšos. Tehniskās nianses lielos vilcienos ir apgūts, bet redz kā sākumā, kā mēs klibojām ar to pieslēgšanos, joprojām kaut kā drusku nesanāk. Bet ar katru reizi, man liekas, tā saprašana ir lielāka. Jā. Tāpēc nekļūdās tas, kas neko nedara. Jā. Un ar gulēšanu mērķa virzienā nepietiek, vajag arī kaut ko darīt un vajag mēģināt. Tas nekas, ka kļūdamies. Visi esam baigi foršie cilvēki. Jā. Labi. Paldies visiem, kas apmeklēja mūsu sarunu. Nedaudz arī paklausījās. Labi, čau, jauka diena jums visiem. Atā. Čau. Atā.